Mēs Māmiņu klubā esam patiesi laimīgi par to, ka ģimenes mums uztic savus visdārgākos un īpašākos stāstus. Bērniņa piedzimšana ir patiesa brīnums, kurā mums ir iespēja dalīties. Šodien mēs iepazīsimies ar divām mazām dviņu meitenītēm, kurām turpmāk sekosim līdzi viņu stāstos. Piedzīvosim viņu piedzimšanu. Televīzijas sērijas Dviņu stāsti piedāvā Huggies Newborn. Ikviena māmiņa un tētis, gaidot savu mazulīša piedzimšanu, pazīst šo savādo sajūtu. Priekšā nezināmais, tomēr mēs to gaidām ar prieku. Arī māmiņa Inga un tētis Egīls, lolojot savas dviņu meitenītes, sevi izdzīvoja dažādas sajūtas, domājot par to, kā gan meitiņas vēlēsies sevi pieteikt pasaulē. Tagad jau mēs zinām, abas dvīnītes augs veikas un veselas, taču tad, gaidību laikā, nākotne šķita vēl neskaidra. Nespēju iedomāties, kā tur tas viss notiekās un kā būs un kas tur... kā pats process notiek? Jā, visu to procesu un nezinu, es būšu tam gatavs un tādā es pārliecināts par sevi, vai es to varēšu izturēt vai kādu. Es, protams, vairāk gribētu, lai tētis piedalās dzemdībās, lai arī zinu, ka tas būs ļoti tāds emocionāls pārdzīvojums gan vienam, gan otram. Un es vairāk gribētu dzemdēt pati nekā, ja būtu ķeizargrieziens. Bet, protams, kā ārsti uzskatīs par pareizi konkrētā brīdī, veicot pārbaudas dažādas, tad, tā kā būs jābūt, tā arī būs. Ar šādu paļāvību un ticību māmiņa un tētis dzīvoja pēdējo mēnesi pirms meitiņu piedzimšanas. Lai mazulītēm ļautu palikt puncī pēc iespējas ilgāk, māmiņai Ingai vairāk bija jāmēģina atrasties gultā. Bija zināms arī tas, ka mazulītes pasaulē ieradīsies ķeizargrieziena operācijas laikā noteiktā dienā. Tomēr pārsteigums bija liels, ka 4 dienas pirms paredzētās ķeizargrieziena operācijas māmiņa saprata, meitenītes vēlas pieteikties ātrāk, turklāt pašas. Satraukums, asaras, neziņa, viss mijās kopā, kad topošie vecāki ieradās Jūrmalas slimnīcā, kur viss jau bija sagatavots operācijai. Mūsdienās ķeizargrieziena operāciju veids pielietojot spinālo anestēziju, ievadot to māmiņas mugurā. Kā rezultātā kļūst nejūtīga māmiņas ķermeņa lejas daļa. To iespējams veikt gan pirms plānveida, gan akūta ķeizargrieziena operācijas. Šīs anestēzijas iedarbība ir ļoti ātra. Bija jau tā, ka tikai ielaiž anestēziju, ka tu nesaproti, kurā mirklī kas tev ir jāsajūt, bet ļoti labi anesteziologs visu izstāstīja. Jā, tas pabrīdināja tā un noprasīja visu laiku, kā jūties, kādas sajūtas, ja tu jūti kaut kādas atšķirīgas sajūtas, tad saki. Un tiešām ik pa mirklītim jautāja visu laiku, un tad man arī tā drošāk, ka es zinu, kas mani gaida. Nevis, ka ir tāds pārsteiguma un šoka brīdis, bet ka tu vari paļauties, ka tepat ir speciālisti un viņiem rūp, kas un kā ar tevi notiek. Un tad jau tālāk viss notiek, tiešām kā rāda filmās, vienkārši operācija. Nosedz tev punci un tur notiek lietas, kuras tu nevari ietekmēt. Tu tikai gaidi, kad būs tas brīdis, kad kāds ieraudās tev tur tuvumā. Ja topošiem tētim ir atļauts piedalīties ķeizargrieziena operācijā, viņam ir jāpārģērbjas operācijai paredzētā apģērbā, jo svarīgi, lai operācijas zālē viss notiktu sterilos apstākļos. Tētis parasti atrodas līdzās māmiņai, taču viss iekārtots tā, lai neviens no viņiem neredzētu, kā tiek veikta operācija. Likās, kā tagad būs ar to anestēziju un kas un cik ilgi viss tas process. Un nevar sagaidīt, ka tev tas otrs tuvais mīļais cilvēks atnāks. Tagad tu atnāc tāds sapucēts slimnīcas drēbēs, tad jau zini, ka tā drošāk zini, ka tu esi blakus, ka tu vari apķert un samīļot. Īpaši labi es nejūtos. Uztraukums bija baigās. Jūs redzat, vai tur viss būs kārtībā, vai viss tiks pareizi izdarīts un tā, ka tikai nekaitēt. Ķeizargrieziena operācija visbiežāk ilgs 25 līdz 30 minūtes, un topošajiem vecākiem ir sajūta, ka viss notiek patiesi ātri. Māmiņai Ingai un tētim Egīlam nebija ilgi jāgaida. 13. jūlijā 17:20 pasaulē ieradās Adrija. 2 kilogramus un 280 gramus smaga un 47 centimetrus gara. Without you too long, my love, I've been running too fast
to belong. Otra meitiņa. But then you Laba meitiņa. Vienu māsiņu no otra šķīra tikai minūte. Pasauli ieraudzīja arī otra mazulīte. Andreta 2 kg un 310 gramus smaga un 48 cm gara. Par mazulītēm sākumā rūpējās bērnu māsiņa. Pirmā svēršana, mērīšana, pirmā sautiņbiksītes, pirmā ģērbšana. my love. I've been without you too long. My love. Pirmā satikšanās ar māmiņu un tēti. Mēs jūs ļoti gaidījām. To belong to anyone. But then you came. Paldies tev par meitiņām. Ja man pirms tam reiba galva un likās, tagad visādas tādas sajūtas nepatīkams. Zini kā? Un tad viss vienā mirklī aizmirsās uzreiz. Tā kā mazā Adrija un Andrita pēc nākšanas pasaulē jutās ļoti labi, viņas kādu laiku māmiņai gulēja uz krūtīm, un jaunie vecāki varēja droši meitiņas samīļot. Arī medicīnas personālam vienmēr ir prieks par to, ka bērniņu sagaidīšana notiek bez sarežģījumiem. Tikko mēs esam pabeiguši ķēža grieziena operāciju Ingai. Viņai bija 3. grūtniecība un 3. dzemdības un dviņu dzemdības. Šis ķēzars bija akūts, jo bērniņiem bija nepareiza guļa. Un ķēzars mums noritēja veiksmīgi. Pēc ķēzargrieziena operācijas Jūrmalas slimnīcā māmiņa tiek vesta uz pēcdzemdību istabiņu. Tētis, protams, ar savām mazulītēm dodas līdzi. Tagad viņas tev te plikiņas ir noguldīts uz krūtīm, bet šodien tev nav tik būtiski, teiksim, cik viņas ēdīs. Šobrīd viņām ir galvenais būt tavā tūmā. Viņas vēl nedaudz arī šķaudīs un atklipos tos augļūdeņus. Neuztraucies, tas ir normāli. Redzi, uzreiz mums parādīja, kā ir, kad jānošķaudās. Un tad jau viņas pašas tu jau redzēsi, ka viņas čāpstinās mutītes, raudās un gribēs tikt pie pupa. Un tas varbūt šodien, varbūt rīt, to mēs redzēsim laika gaitā. Māmiņai pēc operācijas ļoti svarīgi ir atpūsties, gaidot, kad pilnībā sevi atkal sajutīs. Tāpēc ir svarīgi, lai kāds būtu līdzās un palīdzētu aprūpēt bērniņus. Kādu 6 stundu laikā tev atties anestēzija, un tad tu sāksi just arī nedaudz jau kājas, tu vari viņus kustināt, bet celties vēl nevajadzētu, lai pēc tam nebūtu tev problēmas un nesāpētu galva. Un viss pēcoperācijas periods tev noritētu normāli. Pašai celties nekur nevajag, tev atnāks palīgā vecmāte un bērnu māsiņa, ja necelies guli, tu drīksti padzerties pēc kādas, aptuveni pēc kādas stundiņas, tu drīkst dzert ūdentiņu, vēlāk vīrs var atnest arī kādu kefīru jogurtu, liels prieks, vai ne? Prieks patiesi ir liels, un to, ko tas patiesībā nozīmē, ir iespējams apzināties vien tad, kad mēs paši to piedzīvojam, turot rokās savu tikko dzimušo bērniņu. Es vēl nespēju saprast, ka tieši šodien tas viss ir noticies. Tik ātri, vai ne tāli? Kurš bija tas foršākais brīdis? Pats foršākais bija tad, kad izdzirdēju, kad iebļāvās. Jā. Mans meitas, Tu, ka es savu raudu. pirmā, teikšu godīgi, arī manās ar novira. Jā, kad izdzirdēju otro, ka iebļāvās, to vispār es biju tik mierīgs palikos. Jā, ka viss ir kārtībā. Katra bērniņa ienākšana ģimenē atnes daudz lielu uzdevumu, taču arī mīlestību, kura ir plaša un patiesa. Māmiņai Ingai un tētim Egīlam vēlam baudīt savu mazulīšu mīlestību, smelties pacietību un spēku vienam otrā. Jūs esat patiesi bagāti, un arī mēs tādi esam, jo mums ir mūsu ģimenes.